tiešraides slaido, jā. Jo mēs gribam paturpināt tās tēmas, 20 minūtēs visu nevar izstāstīt, un es īstenībā es varbūt pat sākšu ar Daci, kura bija pēdējā, jo man ir viens jautājums, kas, manuprāt, interesē mūs visus, vai arī varbūt, ja viņš tiks uzdots, jūs sapratīsiet, ka tas mums pašiem svarīgi. Kādi ir jūsu ieteikumi sociāliem darbiniekiem, ja viņi paši ir sērās? Jo droši vien, ka mēs saprotam riskus arī, kas varētu būt, ja mēs strādājam, jo parasti jau tomēr tas vektors ir tāds, pie mums droši vien nāk klients, kas ir sastapies ar kaut ko tādu iemeslu, kas ir sērošanas pamatā, bet droši vien, ka var arī būt pretēji, kad sociālie darbinieki ir saskārušies, un kā šajās situācijās rīkoties, īpaši, ja mums pretim tāds pats sērojošs klients. Pieņem to, ka mēs visi esam sērojuši cilvēki, un tiešām mēs neko neesam atšķirīgi no saviem klientiem, jo dzīve ar mums notiek tieši tāpat, vai ne? Ir vērts, es domāju, atšķirt divas sērošanas procesus. Viens ir mūsu paši personīgie zaudējumi, un otrs ir šī sekundārā trauma, kuru mēs visi atbalsta profesijās piedzīvojam. Tas, protams, ir atkarīgs no intensitātes, vai ne? Ja kāds strādā ātrajā palīdzībā, tad ļoti daudz piedzīvo, un citi no mums mazāk. Bet vai mums, tad, teiksim, ja ir sekundārā trauma, kāds ir mūsu atbalsts? Kur mēs pārunājam, angļu dažs vārds procesējam šos notikumus, lai tie mūsos neuzkrātos un mums neveidotos izdegšana tieši no šī. Personīgie pārdzīvojumi, domāju, ka lielākai daļai no mums noderētu atbalsts, un varbūt kādreiz tas ir vairāk kā tikai aiziet uz kafiju ar tuvu draugu. Iespējams, mums ir vajadzīgs vai nu psihologs, vai psihoterapeits, vai garīgais skolotājs, vai atbalsta grupa. Es uzskatu, ka visefektīgāko sērošanā ir atbalsta grupas, kas Latvijā vēl ir tapšanas procesā. Es pati esmu dažas novadījusi, bet īstenībā sērotājs ar sērotāju atrod ļoti dziļu saikni, un bieži tas ir viss dziedinošākais, kas var notikt, ir šī vide, kur cilvēki saprot, ka viņi nav vieni savā pārdzīvojumā, un tādā veidā kaut kā atrod kopīgu ceļu cauri. Tātad šie divi atšķirīgie procesi pašiem mums, viss sākas pašiem ar savu stāstu apzināšanos. Un, teiksim, viena tāda ļoti praktiska lieta, ko es ieteiktu, ko es pati darīju, ir, ja mēs jūtam, ka mums savā personīgajā ceļojumā ir kaut kas nepārstrādāts, uzzīmējiet savu dzīves līkni, un uz tās dzīves līknes uzlieciet savus lielākos pārdzīvojumus, savus zaudējumus, savus pārmaiņas. Un tad no 1 līdz 10 nomēriet šo emocionālo intensitāti saviem pārdzīvojumiem. Un es teiktu tā, ja kaut kas ir 5+, tad visticamāk šīs ir jūsu nepārstrādātās, neintegrētās sēras, kurām vienā vai citā veidā būtu jāpievērš uzmanība. Bet es jums nepateikšu, šeit ir psihologa numurs, ejiet. Jūs paši esat ceļojumā atrast sev atbalstu, kas ar jums rezonē. Jo, ticiet, arī es ar visiem nerezonēju. Cilvēki atnāk kādreiz pie manis, un viņi saka, nē, tu neesi mans cilvēks, un tas ir pilnīgi pieņemami. Atrodiet savu atbalsta sistēmu, savu atbalstu personu vai grupu. Paldies! Jā, liels paldies par arī praktiskajiem ieteikumiem, un es nākamai vēlos uzdot jautājumu Aleksandrai, kas pievienojas no Latvijas Samariešu apvienības, jo mums, protams, būs arī viena prezentācija, ko runās Andris, es saprotu pats arī par Samariešu apvienības pakalpojumu un pieredzi, bet tomēr arī Aleksandrai šobrīd grib uzdot jautājumu, kas tomēr mums, sociāliem darbiniekiem, būtu jāzina par paliatīvās aprūpes klientiem, viņu vajadzībām, varbūt ir kādi mīti vai ir kādas, teiksim, pieņemtās vajadzības, jo bieži vien mēs piedēvējam vajadzības klientiem, bet izrādās, ka organizējot šo pakalpojumu, viņiem ir pavisam citas vajadzības. Vai tu vari padalīties ar mums, lūdzu? Mums ir vairāk varbūt jau nevis tā kā paliatīvā aprūpe, tā jau ir, var viņa tikt aprūpēta gadiem, bet mums ir hospice aprūpe, kas jau ir tā kā saīsināta, tas ir paliatīvās aprūpes nobeigums, un cilvēkam ir noteikta dzīvīldze līdz 6 un mazāk mēnešiem,
Kas ir pats svarīgākais, tas ir tas, ka mums ir jātiek pie klienta un klienta ģimenes locekļiem. Jo ģimenes locekļi nevienmēr zina, kas viņiem ir jādara un kādā situācijā viņi atrodas tajā brīdī. Ar viņiem regulāri jāuztur kontakts, ar viņiem ir jārunā, viņiem ir jāprasa. Un regulāri tā, kad tu ar viņiem kontaktējies, un viņi šodien it kā saka, ka neko nevajag, un rīt viņiem parādās tas vajadzības. Un regulāri jābūt ar viņiem uz kontaktu. Jārunā un jārunā. Tāpēc, ka tas ir tāds gadījums jau, kad viņi atrodas situācijā, kad viņi nesaprot, ko darīt. Līdz ar to mēs nosūtam uzreiz darbiniekus, kurus viņus apmāca. Viņi parāda, kas ir jādara, un mums, kā sociālajiem darbiniekiem, ir jāpalīdz, jāsniedz atbildes uz ļoti dažādiem jautājumiem, kas ir saistīts ar invaliditāti un ar atbalsta speciālista jautājumiem. Jā, man liekas, ļoti labs aspekts, jo sociālais darbinieks skatās visu ģimenes sistēmu. Un, man liekas, ka jā, patiešām es sajaucu, bet neapzināti, jo man liekas, hospice jēdziens un paliatīvās aprūpes jēdziens viņi reizēm tiek aizvietoti arī pareizi vai nepareizi un ienāk tikai mūsdienu terminoloģijā. Tā kā paldies par izskaidrojumu. Un otrs, paldies par tiešām šo norādi, ka klients jau ir ne tikai tas, kam vajag aprūpi, bet arī viņa tuvinieki, ģimenes locekļi, kuri arī tā vai citādi ir iesaistīti. Man liekas, ka tas ir ļoti būtisks aspekts, bet ja mēs tomēr runājam par hospice aprūpes vai arī, teiksim, terminālā stadijā aprūpes klientiem, kādas tomēr ir viņu būtiskākās vajadzības? Es domāju, jo skaidrs, ka aprūpe, to, ko mēs saprotam ar palīdzību dažādu fizisku aktivitāšu veikšanā ir viens, bet otrs tomēr pašam cilvēkam, kuram ir hospice aprūpe. Hospice aprūpes klientam pašam ir nepieciešams psiholoģiskais un emocionālais atbalsts. Bet vislielākais atbalsts tajā brīdī, cik mēs saprotam, ir nepieciešams viņu ģimenes locekļiem. Jā, paldies. To tiešām varēja labi saprast no iepriekšējās atbildes, bet faktiski, vai tas nav mīts tomēr, ja mēs uzskatām, ka viņam vajag aprūpi, kas nozīmē, ēdienu, tīrību, un tā varbūt, ka mēs pat, varbūt, ka tas ir kaut kas tāds, kas ir mīts, ka fiziskās ir primārās, bet arī tu šobrīd saki, ka tomēr šis psiholoģiskais atbalsts un emocionālas vajadzības ir gandrīz vai svarīgāks. Psiholoģiskas un emocionāls tas ir svarīgākais. Ēdiens un vispārējais tiks nodrošināts. Gan ģimenes locekļi varēs arī aprūpēt, bet emocionāli atbalstīt šo klientu, un viņiem būs grūtāk. Jā, paldies, man liekas, tas ir ļoti svarīgi apzināties. Guna, es vēlos tev uzdot jautājumu. Jā, mēs pārlecam uz citu tēmu, bet es pieņemu, bet varbūt tieši apmēram līdzīgā noskaņā mēs esam, jo es tiešām arī citās prezentācijās saskatīju, ka mēs daudz ko varam pārnest. Un mans jautājums tev ir, tu sanāc prezentācijā nedaudz pārskriet pāri 2 slaidiem, kuri bija par priekšnoteikumiem sekmīgam darbam ar šiem jauniešiem. Jā, ar jauniešiem uzdevības traucējumiem, kurus mēs iepazīstam, kurus mēs nenosodām, kurus mēs saprotam, labāk diagnosticējam, kas laikam ir sociālā darba viens no tādiem būtiskākajām lietām. Paskaidro, kādi ir šie priekšnoteikumi tavā pieredzē, lai darbs ar viņiem gan programmā, gan varbūt arī citos pakalpojumos būtu sekmīgs? Jā, es tieši klausos kolēģies un visu laiku domāju, cik ļoti tomēr šis tēmas sasaucās. Un speciāli arī skatoties par sērošanu un zaudējumu un par to, kā cilvēki tiek ar to galā, visas tās darbības, kā mēs sevi ārstējam, ir tieši tas, ko dara arī pusauģi un bērni. Kā jau es teicu, tās uzvedības formas, tas ir tikai rezultāts kādai vajadzībai, un viņi visi, tie, kuri nonāk pie maniem, ir saskārušies ar zaudējumu, jo savādāk viņi nebūtu tur. Kā jau kolēģi teica, nevienmēr tā ir nāve, tas ir ģimenes zaudējums, atbalsta zaudējums, viņiem nav piesaistas personas, un viņi ar to tiek galā ar savām metodēm. Un tad, kad mēs runājam par šīm tēmām, mēs sajūtam līdzjūtību. Ja, kā pirmais mēs klausamies, mums ir tāda līdzjūtības sajūta, bet, diemžēl, pusaudzis, kurš ir visādi riebīgs, dara visu slikti, un mums liekas, viņam viss ir.
Ja? Viņam principā, kas viņam ir, un viņš ir šitāds riebeklis, mums ļoti grūti ir sajust uzreiz līdzjūtību. Un tā ir tā mūsu kļūda, ka īstenībā jau mums jāsaskata, ka tajā apakšā zem tās uzvedības ir ļoti, ļoti liels kliedziens pēc palīdzības, un viņa nespēja tikt galā ar to situāciju, kurā viņš ir nonācis. Un tas, principā, arī ir tas priekšnosacījums paskatīties un saskatīt to cilvēcīgo aiz tā ežaiņā un visādā ziņā ļoti, ļoti negatīvā pusauģa. Un saskatīt, saprast, kas notiek, un otrs veidot šo sadarbību, jo mums ir tendence tīpaši darbā ar bērniem un pusauģiem, kā mūsu tās pozīcijas ir tādas, ka tas bērns ir kaut kur šeit, ar visām savām sliktajām uzvedībām un visu, ko viņš dara nepareizi, un mēs esam šeit, un mēs uzskatām, ka mūsu mērķis ir viņu pievilkt pie mums, jo viņam ir jāmainās, un mēs arī tev jādara tā, un taču skola, un tas viss, un mēs viņu mēģinām pievilkt pie sevīm. Bet mūsu lielākais uzdevums īstenībā, kā sociālajiem darbiniekiem, nokāpt tur lejā pie viņa un paprasīt, jo īstenībā viņš zina atbildes arī uz jautājumiem. Un uzticēties, ka tajā bērnā tas resurs ir. Nevis, ka viņš ir tikai negatīvs, bet ka viņā ir tas labais. Un kopīgi ar viņu to meklēt. Un tajā brīdī, kad tu uzticies un dod viņam to iespēju, nav man bijis neviens bērns, kuram nebūtu bijis pilnīgi nekāda interese. Tajā brīdī, kad tu radi tos apstākļus, un viņš redz, ka viņš tiek novērtēts, un ja tu viņam vēl dod to garšu, ka tev kaut kas izdodas, ja dot mazs uzdevums, ka viņš sajūt, ka viņš var ietekmēt to, kas ar viņu notiek. Jo līdz šim mums tik liekas, ka viņš visu to pats nolem. Īstenībā jau viņš ļaujas tajā plūsmā, viņš nevar ietekmēt to, kas ar viņu notiek. Un dot sajūtu, ka tu vari pastāvēt par sevi. Tu esi pilntiesīgs savas dzīves līdzdalībnieks. Ir viena no lielākām lietām, ko mēs strādājam arī šajos individuālos projektos, dot bērnam pašam savu balsi un ietekmēt to, kas ar viņu notiek. Un tas ir tas pirmais solis, lai tas izdotos. Un tajā brīdī vairs telefons nav svarīgs un viss cits lietas atkāpjas. Jā, paldies par atbildi. Man gandrīz liekas, ka mūsu uzdevums ir darbā ar šādiem jauniešiem saskatīt, saprast viņu darbību, kas mums liekas nenormāls, normālību no viņa skata punktu. Un ja to saprot, protams, es domāju, ka tas ir ļoti sarežģīti. Tur ir jābūt gan pieredzēji, gan arī kolēģiem, kas tevi uzrauga kaut kādā mērā, vai ne? Jo varbūt to arī var drusku pastāstīt par šo sadarbību starp sociālo darbinieku un to uzņemošo ģimeni, par šo uzraudzības atbalsta mehānismu, kāds tur ir iekļauts iekšā. Jo es saprotu, ka sociāla darbinieka loma šajā programmā ir tieši tā uzraugošā, plānošana, atbalsta sniegšana un arī lēmumu pieņemšana, arī negaidītās situācijas. Jā, tieši tā. Principā sanāk tā, ka es citreiz tā saku, ka tas audzinātājs, kas dzīvo ikdienā ar bērnu, viņš varētu teikt, ir tāds kā mūsu instruments, mūsu rokās. Un sociālais darbinieks attālināti caur šo audzinātāju iedarbojas vai sadarbojas, labāk varētu teikt, ar bērnu. Un tajās brīdī, kad kaut kas notiek, ir svarīgi saprast, kāpēc notiek, kāpēc tieši šodien ir šī situācija. Ja? Ja viņš šodien pēkšņi tomēr atrada to dezodorantu un viņu sašņaucās, tad kāpēc šodien tas notika? Un nevis kāpēc tu tā izdarīji, un tas viss ir slikti, bet kas tev tajā situācijā pietrūka, vai kas bija tas, kāpēc tu tieši šodien to izdarīji. Ja? Un, protams, tam audzinātājiem esot savā vidē, savā mājā, 24 stundas arī diennaktī, varbūt pat ar ģimeni, vai savukārt atkal pilnīgi vienam. Ja? Ir tajā situācijā nevienmēr iespējams saskatīt to sakarību. Ja? Un tāpēc ir šis sociālais darbinieks, kas palīdz šo situāciju analizēt un ieteikt rīcību. Ja, jo ar laiku audzinātājiem esot šajā tiešā kontaktā, protams, ir ļoti grūti neuztvert lietas personīgi. Bet audzinātājs īstenībā ir tas spogulis, pret kuru tas bērns izdzīvo visu savu iepriekšējo dzīvi. Un ja viņam ir 15 gadi, un 15 gadi ir bijuši ļoti krāšņi labākajā veidā, ja, un viņš ir tos dažus mēnešus šeit projekta vietā, tad viņš nespēja tik ātri
to visu pieņemt. Ja tas nozīmē, viņam ir jāizdzīvo tas, ko viņš ir pieredzējis uz to tuvāko to cilvēku, kas ir viņa priekšā, un to noturēt, tas ir sociālā darbinieka uzdevums tajā brīdī, kad notiek krīzes situācijas, vai tā ir pašsavainošanās, vai tas ir, es nezinu, jebkāda situācija, kur krīzes situācija un arī ikdienas situācija, saprast, kā man rīkoties, jo mēs mēģinām katru lēmumu, katru soli skatīties tālajoši un arī stiprināt un veidot vienmēr dot šo bērnam atpakaļ šo izvēles iespēju. Ja mēs runājam par apbalvojumiem, par sodiem, apbalvojumi, protams, darbojas daudz veiksmīgāk, jo viņu sodus ir viss jau saņēmuši, kādi var būt, ja? Viņiem varētu atņemt visu par to, ko mēs nedrīkstam atņemt, un viņi varētu noslēgt to savu sajūtu līdz nulītei un dzīvot bez tās sajūtas. Tā kā tas pozitīvais ir tas, kas tā kā viņus vairāk virza, bet to saprast, to izturēt un rast to spēku arī tajā krīzes situācijā jautāt tam bērnam viedokli un viņam pieņemt lēmumu, kas ir tas, ko es turpmāk vēlos darīt. Tas ir. Jā, paldies par šo ieskatu. Paldies, ļoti interesanti. Es Sanitei gribu uzdot jautājumu par šādu tēmu. Mēs redzam Latvijas Samariešu apvienība, Vācijas, es nezinu, kāda juridiskais status, bet katrā gadījumā šobrīd šo pieredzi pārņem Sociālciemata asociācija. Mums bija prezentācija, programma, ļoti profesionāls tātad piedāvājums. Un tur ir viegli saskatīt šāda veida organizācijas mūsu kā kolēģus, kā resursu. Pacientu apvienības, sociālo grupu, interešu apvienības, kuras darbojās mazliet pēc cita principa. Mēs intuitīvi jūtam, te ir resursi, bet pastāsti, kāds ir uzsver tās pozitīvās lietas, kāds ir resursi šīm organizācijām, varbūt konkrēti tavai organizācijai, un kā mēs labāk varam sadarboties. Mēs, kā sociālie darbinieki, kas strādā pašvaldībās ar šāda veida organizācijām, kam ir jānotiek, kādi ir šie priekšnoteikumi, ko mums vajag darīt labāk un savādāk, lai mēs jūs pareizāk izmantot mūsu kopīgo iedzīvotāju labklājības veicināšanā. Man šķiet, ka tika minēts jau šis piemērs par to, ka tas bija par sērošanu, kad vislabāk var palīdzēt tas, kurš iet tam pašam ceļam cauri, vai tas, kurš ir ieguvis to pieredzi un iespējams uzkāpis jau uz tiem visiem grābekļiem, un līdz ar to viņš var palīdzēt. Un tieši runā par pacientu organizācijām, tad pacientu organizācijas ir nevalstiska organizācija, kas apvieno tieši pacientus un piederīgos. Nevis vienkārši cilvēku domu biedru grupu, kas tagad ir kaut kādas vienas idejas vārdā, bet tātad mēs paši esam tie, kas ir vai nu pacients ar retu slimību, vai piederīgie, vai ģimenes. Līdz ar to, lai piedod man ik viens, bet es vienmēr esmu teikusi to, ka nekad jebkurš cilvēks, kurš nav, teiksim, īpašā bērna vecāks vai pats cilvēks ar īpašām vajadzībām, līdz galam un līdz kaulam nesapratīs, kāda ir šī dzīve. Nekad. Un to var saprast vislabāk tie, kas ir paši šie cilvēki, un iespējams, ka tur rodas tas uzticamības moments. Ja prasa, teiksim, kāpēc sociālajiem darbiniekam, kā viņam sasniegt šīs dzirdīgās ausis, tad iespējams, es jau minēju, ka varbūt tas NVO ir tas, caur ko var gan jautāt palīdzību, varbūt šis klients atsakās no sadarbības, varbūt var regulāri savā pašvaldībā apzināt, vai ir šādas pacientu organizācijas un ar viņām satikties un vienkārši parunāt, tad kas ir jūsu redzeslokā, vai ir kaut kādas problēmas, jo man jau liekas labāk, ka es minēju prezentācijā, nevis gaidam, kad pie jums atnāk klienta gadījums, bet preventīvi saprotam, kurā brīdī ir vajadzīgs kaut kāds tā kā atbalsts, jo tāpat kā arī hospisā, es teiktu, ka retās slimības ne visas ir dzīvi ilgi ierobežojušas, bet lielākoties viņas nav ārstējams, kas nozīmē, ka tas iet visu mūžu gaitā, un mēs nezinām, kad un kāds var būt šis rezultāts un šis ceļš. Un visu laiku ir tā, ka šobrīd es tātad turos, piemēram, bet ja ir tas atbalsta punkts, tas neļauj nokrist, un tad attiecīgi šī sociālā funkcionēšana turpinās. Un jā, es NVO un pacientu organizācijas noteikti redzu kā resursu, bet arī no sociālā darbinieku puses tad ir aiciniet un prasiet, kas jums ir, plus izmantojiet to, ja jūs netiekat, teiksim, šim klientam klāt, jo jā, tur ir cilvēki, kas saprot un zina, ko tas nozīmē.
Paldies. Man arī ir līdzīgs priekšstats, jo vispār man sasaucās arī Gunits stāstīto par kopienas darbinieku, jo mums, man liekas, tas ir pirmais, kas man ienāk prātā, runājot par kopienas izpēti, ir apzināt tos jau līderus, tās organizācijas, kas jau ir, jo tie ir tie resursi, bet otrs ir, protams, manuprāt, mums reizēm laiks pietrūkst nodibināt šo kontaktu, šo pirmo. Kaut gan tā ir investīcija tajā, lai mēs varētu palīdzēt iedzīvotājiem dažādās situācijās. Tātad savstarpēja komunikācija, kontakts no mūsu pašu sociālo darbinieku, kas strādā pašvaldībās puses, acīm redzot, ir tas viens no atslēgas vārdiem. Tātad nebaidīties, uzņemties iniciatīvu, tikties ar organizācijām, biedriem, kuras bieži vien strādā pa vakariem, brīvdienās vai ne, savā brīvajā laikā. Man ir jautājums jums visiem tāds, Es daudz ko dzirdēju par to, ka tad, ja atnāk cilvēks ar savu stāstu, tā pirmā reakcija, kas ir nevienmēr ir pareizā. Jauniešiem gribās atkal ieslodzīt viņus tur, nezinu, vai ielikt citā ģimenē sērās, gribās pateikt to padomu, vai, piemēram, aprūpē, kur ir hospice aprūpē, gribās koncentrēties uz fiziskajām vajadzībām. Tā pirmā reakcija nav. Bet tomēr kādas... Ja mēs pastamies no otras puses, bet ja mēs tomēr rīkojamies, kādas ir tipiskās sekas vai kādas ir tās nevēlamās sekas, ja mēs par šiem neērtajiem jautājumiem, par tām īstajām reakcijām, pareizo risinājumu vai nedomājam vai nerunājam, kādas veidojās negatīvas sekas, ja mēs rīkojamies nepareizi. Kas ir tas klienta dzīvē, mūsu pašu sociālo darbinieku dzīvē, sabiedrības dzīvē? Kurš vēlās pirmais? Bet varbūt, Guna, lūdzu, es aicinu jūs paši. Manā jomā laikam tas atbildi ir ļoti smaga, ja mēs laicīgi nereaģējam. Un principā, ja es saku, ka tie pusauģi, ar ko es strādāju, viņi jau ir tajā pēdējā posmā, kur viņiem vairs nav cita palīdzība iespējama, tad tas ir zaudēts cilvēks īstenībā. Tās ir tās sekas, un man liekas, tas ir kaut kas tāds, kas mums jāpatur prātā, ko es teicu arī no sākuma par to varu un atbildību, kas mums ir dota. Īstenībā tā ir varu un atbildība par cilvēku dzīvēm. Un vēl ko es gribēju pieminēt, jo man visu laiku gribas teikt, mēs ļoti bieži koncentrējamies uz problēmām. Sociālais darbinieks, definējam problēmu, skatāmies, kas tur ir problēma, risinam problēmu. Tas bija man tāds arī liels ceļš saprast, so arī strādājot ar citu valstu sociālajiem darbiniekiem. Ne jau par problēmu iet runa. Iet runa par cilvēku, un problēmas nav, ir attiecības un ir vajadzības. Un mums ir jākoncentrējās uz to, kas ir tie resursi un kas ir tas pozitīvais tajā cilvēkā. Un nevis uz to, kas ir problēma, bet stiprināt viņu. Un mums kā sociālajiem darbiniekiem ir tas mūsu uzdevums viņus pacelt nedaudz pacelt, paturēt, lai viņi to savu spēku atrod. Tas, es domāju, ir būtiski. Bet kādi ir tipiskākie resursi cilvēkam sērās? Mēs sapratām no prezentācijas, ka tas nav tikai fiziski zaudējumi, bet tur ir īstenībā daudz dažādi emocionāli zaudējumi. Kas ir tipiskākie resursi, ko var ieteikt? Kur viņus meklēt? Zemi, roka zemē, protams. Jā, sazināties. Bet kādas ir attiecību nozīmes, ko arī teica Guna? Ar ko vispār? Ar ko tajā brīdī ir pareizi veidot attiecību? Ar kādu, kas mūs spēj satikt un sadzirdēt. Ko tas nozīmē? Tas ir vairāk, es domāju, mēs katrs esot kopā ar otru cilvēku, ne tikai no vārdiem, bet arī no ķermeniskās valodas, no tādas klātbūtnes piedzīvojam to, ka mums kāds patiešām ir līdzās. Un strādājot paliatīvajā aprūpē un hospicā, es varu teikt, ka cilvēki, kuri tuvējās šim dzīves noslēgumam, ir īpaši jūtīgi uz to. Viņi tiešām sajūt, vai mēs tur esam līdzās vai neesam. Tā kā es teiktu, ka tā ir mūsu atbildība, nevis perfekti, jo mēs neviens neesam perfekti, un arī no tā ir jāuzmanās reflektēt pašiem par sevi, par savu praksi, būt kopā ar kādu, pēc tam iziet no tā laukā, jo es kapelānu apmācībās, vismaz tur, kur es mācījos, mums bija šis darbības
un refleksijas modelis. Mēs kaut ko darām, tad mēs reflektējam, tad mēs ejam atpakaļ un mēģinam darīt efektīgāk, labāk. Un kā būt efektīgi līdzās, būtībā tas ir vairāk vai mazāk katram no mums mūsu individuālais prasmju ceļš, kā mēs esam otram līdzās. Bet katrā ziņā tas, kā tā otra puse, kas notiek, ja mēs otru nesatiekam, patiesībā ir, kad mēs varam padarīt, es negribu nevienu baidīt, bet es pati esmu to izdarījusi, mēs varam situāciju padarīt sliktāku. Un tā ir mūsu profesionālā atbildība, ir reflektēt, iegūt konsultāciju, supervīziju, saprast, ka mēs nekad neesam pabeigti produktu savās profesijās. Ja es par kaut ko neesmu droši, šeit sēž mana kolēģe Inta, mēs pārunājam mūsu komandā un iegūstam šo atbalstu un sapratni par to, kā kopā strādāt ar šo klientu un ģimeni un kā varbūt savādāk vai labāk. Vai tas atbildēja? Man liekas, diezgan labi. Un es gribētu, lai turpinātu šo tēmu, Aleksandra, kā veidot hospice aprūpi tādu, lai viņi atbilstu šīm, lai iesaistītu šīs attiecības, emocionālu atbalstu, klātbūtni. Ko mēs varam darīt, mēs kā tie, kas atbild par pakalpojumu veidošanu? Kādam tam ir jāizskatās? Es varbūt atkārtošu to, ko kolēģi jau teica, kas mūsu darbā nav nekas nepareizs. Mums ir svarīgākais, tā ir komunikācija. Mums biežāk ir jāsatiekās, biežāk ir jārunā un varbūt tāpēc, kad ir gadījumi ģimenēs, ir bērni, un mēs parasti runājam ar klientu, mēs runājam ar klienta sievu, vīru, mammu, un bērni kaut kur sēž tā kā maliņā, un mēs ar viņiem nerunājam, bet sociālam darbiniekam ir jāpieiet pie tā bērna, ir jāvēlt uzmanību un jāparunājas ar viņu. Jo bieži vien bērns tas ir pirmais, kuram ir nepieciešams atbalsts un specialista palīdzība. Viņi nerunā, viņi neatbild uz jautājumiem, ne uz kādiem, viņi izskatās laimīgi, viņi smaida, bet tu parunājoties ar viņu, tu redzi, ka bērnam ir nepieciešams atbalsts. Viņš ir tajā ģimenē, viņš saprot, kas notiek, viņš nemāk to izrādīt, viņš nemāk izrunāt, aprunāties, un tad es saprotu, ka tas bērns ieiet sērās. Un ar jebkuru ģimenes locekli notiek tieši tas pats, ja tu nepamani to, ja tu arī nekontaktēsies ar ģimeni, ja tu nepamani to, pēc tam notiek sekas, sēras. Un līdz ar to mēs esam tie pirmie un tie svarīgākie ģimenē, ka mums ir jāiet, mums ir jārunā, jāuztur lielāku kontaktu. Jā, un tas, ko es dzirdu, es viņu pārfrāzējot, principā mūsu kā sociālo darbinieku loma, lai ieraudzītu visu bildi, lai ieraudzītu visus iesaistītos, lai ieraudzītu tās attiecības, kuras vai nu ir, vai viņas nav, vai viņas ir, teiksim, kā tas ir bojāts, ja tā var teikt, vai kuras ir traumētas. Ja? Jā. Un ļoti, man liekas, labs aspekts, jo tas ir moments, ka mums iespējams arī reizēm normatīvi akti spiež fokusēties uz to vienu personu, bet faktiski mūsu skatam jābūt plašākam, ietverot, nosaucot vārdā visus iesaistītos, varbūt arī visas emocijas iesaistītās un arī visas vajadzības, kurām ir jābūt. Paldies, man liekas, ļoti, ļoti nozīmīgs aspekts. Padomājiet par saviem jautājumiem. Es te vēršos pie tiem, kas ir zālē, jo došu runai, bet es vienu Sanitai lai man būtu iziets viss runātājs spektrs, un tad vārds jūsu jautājumiem. Sanita, tomēr ar visu to es joprojām nezinu, kas ir retās slimības, izņemot to, ka tās ir slimības, kas ir reti. Ja? Bet tas īstenībā neko nepasaka. Acīm redzot, tas ir viens no piemēriem par jautājumiem, kas sabiedrībā ir nezināmi, maz zināmi, bet es pieņemu, mūsu profesijā tāda ir ļoti daudz. Kā tu sāc vērt vaļā, tā īstenībā cilvēki sabiedrībā dzīvo mītos, stereotipos un tā tālāk. Kā pasniegt sabiedrībai, kāds būtu tavs ieteikums, kā pasniegt sabiedrībai? Es domāju, un te ir gan, tā skaitā arī mums kā sabiedrības daļai, bet deputātiem, žurnālistiem, vienkārši iedzīvotājiem, šos neērtos jautājumus. Kā mums kopīgi viņus padarīt redzamus, saprotamus, kāda ir, jo nevalstiskajām organizācijām, sevišķi, kas pārstāv pacients, varētu būt ļoti liela loma, jo viņi dod specifisku tiešām informācijas aspektu. Kā pasniegt? Ko tu mums ieteiktu un sev arī?
Jā, droši vien cilvēki ar īpašām vajadzībām un retām slimībām ir tā teikt ļoti tieši nērti un nevēlami bieži vien. Mums šobrīd aliansei notiek tāda ceļojošā fotoizstāde, un šeit tas ir viens no piemēriem, kā es varētu atbildēt. Tas ir parādīt, radīt šo pieredzi, jo, kā mēs visi zinām, mēs baidāmies no nezināmā, no tā, ko mēs nezinām, nesaprotam. Attiecīgi, manuprāt, vienīgais veids, kā radīt šo sapratni, ir patiešām vienkārši parādīt, iedot pieredzi. Kas tas ir, kā tas izskatās, saprast, kad viņš nekož, nelīp. Un šobrīd mēs to darām caur tādu skaistu veidu. Tātad tās ir skaistas fotogrāfijas, tā ir fotoizstāde. Tas ir māksla un kultūra ir viens no veidiem, kā to var darīt. Kad mēs runājam par šiem cilvēkiem, runājam par vērtībām, fotogrāfijās ir dažādu vecumu cilvēki ar retām slimībām, gan bērni, gan seniori, gan jaunieši. Un izstādes nosaukums ir Dzīvība ir vērtība. Un tas ir tas veids, kā mēs mēģinam cilvēkiem likt aizdomāties par to, ka šādi cilvēki ir mūsu vidū. Un patiesībā, jā, viņi ir ar kaut kādiem saviem funkcionāliem vai sociāliem ierobežojumiem, bet tas nenozīmē, ka viņi ir sliktāki vai savādāki. Vienkārši vienam ir melni mati, vienam ir gaiši mati. Tas nenozīmē, ka viņi kaut ko nevar. Tad ir jāsameklē tas, ko viņi var. Un tieši šo izceļot, kad visi nemācīsies Harvardā vai universitātē vai nebūs bankas prezidenti, bet tas nenozīmē, ka šis cilvēks ir mazāk vērtīgs. Mēs parādām to, ko viņi var, mazāk akcentējot un liekot uzsvaru uz to, ko viņi nevar, jo, diemžēl, par sociālo darbu, tas nav pārmetums jūsu vidū, bet tas ir, diemžēl, tāds slikts piemērs, kad cilvēkam ir jāpierāda, ko viņš nevar, lai dabūtu šo pakalpojumu. Un tas nozīmē patiesībā tādu ļoti psiholoģiski grūtu posmu stāstīt, es vai mans bērns nevar to un to un to, un tad brīžam vēl nāks mazliet pārspīlēt un gribētos izcelt to otru pusi, ko tad viņš var. Un rādam to un stāstam, ka tas ir normāli. Dzīvot ar stomu vēderā ir normāli, būt ratiņkrēslā ir normāli, pārvietoties ar suni pavadoni ir absolūti normāli. Būt ar autismu vai retu slimību, tad tas ir normāli. Jā. Tāda ir vide, un arī tāda cilvēki spēj dzīvot, spēj integrēties, šīs ģimenes ir, un tas vienkārši ir jāpieņem. Paldies, Sanita, bet nav jābaidās būt kritiskiem, jo paškritika ir, kā jau Dats arī teica, darbība, refleksija veicina mūsu arī labāku darbu. Paškritika ir ļoti veselīgs pasākums. Una, mums ir jautājums. Lūdzu. Man lūdzu mikrofonu, paldies. Šodien konferences laikā ļoti daudz izskanēja stāsts par to, ka sociālajie darbinieki atņem bērnus, sociālajie darbinieki ir tādi un sociālajie darbinieki ir šitādi. Es zinu, ka šo konferenci klausās ne tikai sociālajie darbinieki. Un jūs esat 4 brīnišķīgi speciālisti, izmēģinājumi trusīši. Pastāstiet 1-2 teikumos, tad cilvēkam parastajam, kas ir sociālais darbinieks, jo mēs daudz dzirdējām arī par to, ka ir jāveido uzticības pilnas attiecības. Kāpēc man tante X, kas ienāk manā mājā, kas parāda zīmīt, esmu sociālais darbinieks, tagad ir jāuzticās, jāstāsta savu dzīvi, jāatver savu sirds un arī leduskapis tā skaitā. Bet tādam cilvēkam vienkāršajam, kas mēs tādi esam un ka mums var uzticēties? Jo Sanita arī diezgan šodien par to runāja, kad īstenībā tas uzticības kredīts sociālajiem darbiniekiem ir diezgan pavājš. Katrai pa teikumam. Paldies! Es varu tad varbūt sākt. Jā, tas patiesībā ir tas iemesls, kādēļ, iespējams, es jau arī šai konferencē esmu 2. reizi, jo tad, kad es dzirdu šo neusticības kredītu no kādiem par to, kad cilvēkam ar 10 gadu invaliditāti vai kā, kad viņš vispār neko nezina un domā, vai tad sociālais dienests man var palīdzēt, tad es saku, jā, viņš var. Sociālais dienests ir tas, kas tiešām var palīdzēt dažādos veidos, jo tā ir palīdzoša profesija, tur strādā brīnišķīgi cilvēki. Un
nezinu, vienkārši teikt to, ka jā, sociālais dienests var palīdzēt. Un, jā, paldies. Es varbūt paturpināšu. Es saku, ka var uzticēties sociālajiem darbiniekiem. Viņiem ir jāuzticās. Un mēs esam tās personas, kuras, ja nezinām atbildi, tad mēs vienmēr viņu atradīsim un iesaistīsim speciālistus un palīdzēsim atrisināt. Mums jātic. Jā, nu man pirmā reakcija droši vien ir tā, bet viņš drīkst neuzticēties. Tam ir nepieciešams laiks, tas ir skaidrs, ka viņš var neuzticēties, un man kā sociālajam darbiniekam ir tas jāsaprot. Un tas ir pirmais solis, ļaut viņam neuzticēties un kopīgi atnākt līdz tai uzticībai. Un tas ir tas mans sociālā darbinieka, tas mans uzdevums būt kopā ar viņu tajā ceļā, kamēr viņš var man uzticēties. Un, lai gan es neesmu sociālais darbinieks, man profesija arī ir saistīta ar dziļu uzticēšanos, un es saku, ka es ļoti rezonēju ar to, ka var neuzticēties, un es varu darīt visu, lai mēģinātu nopelnīt šo uzticību, kā es protu. Un ja tas nenotiek, tad es atlaižu to, un es varbūt atrodu kādu citu cilvēku, ar ko šim konkrētajam klientam vai ģimenei ir lielāka rezonance. Jo, protams, ka es nevaru absolūti visiem cilvēkiem sniegt viņiem vajadzīgo atbalstu, jebkurā līmenī. Un, tātad, ja mēs runājam par bērniem, tad ir nedaudz savādāk, bet es esmu pieaudzis cilvēks, un man pretī stāv pieaudzis cilvēks, un tā ir gan mana, gan viņu atbildība kopā strādāt. Paldies! Nu, liels paldies diskusijas dalībniekiem. Paldies par tiešām jūs papildinošajiem skaidrojumiem. Mēs noslēdzam šo diskusiju, jo iesim tālāk uz arī vēl 2 interesantiem tematiem, vien kopsavelkot. Es droši vien varu pateikt no tiem jūsu viedokļiem, ko jūs paudāt, arī varbūt nedaudz atbildi, ja vēl kāds nav saskatījis šīs atbildes, jo daudz kas tika pateikts, atbild par to, ar ko sociālais darbinieks ir savādāks, kāpēc viņam uzticēties savādāk vai vairāk nekā citiem. Nu, pirmkārt, mūsu profesionālais uzdevums ir saskatīt visu kopainu, tātad ieraudzīt tās attiecības, kuras ir, tātad tos cilvēkus, kuri ir klientu sistēmas dalībnieki, kādas attiecības pastāv viņu starpā un vai viņas ir traumētas vai veselīgas vai būtu jāstiprina un kāda tur ir kādi šie jautājumi pastāv. Tātad ieraudzīt visu klientu, ieraudzīt visu viņa dzīvi, visu dzīves lauku. Mēs atšķiramies ar to, ka mēs nereaģējam tā kā citi, jo bieži vien mēs konstatējam, ka pirmā reakcija nav pareizā, ka mēs pagaidām. Un, lai to arī izdarītu, ir jābūt klāt. Mēs demonstrējam klātbūtni, mēs esam kopā ar klientu, un bieži vien šī kopā esamība, nenosodoša, nereaģējot ar pirmo impulsu, kas nāk prātā, ir tas, kam vajadzētu mūsu profesiju atšķirt. Jo mēs nevis nosodam, nevis dusmojamies, bet mēģinam saprast. Un tad arī iespējams klients, kad tu ienāks pie tevis pa durvīm, arī atšķirsies, jo vispārie klieks, bet viens sociālais darbinieks mēģinās saprast, būt kopā un saskatīt šīs vajadzības, jo tieši tas, ko arī Gunas šķiet uzsvēra, ka saskatīt ne tikai problēmas, bet aiz viņām pastāvošās vajadzības, intereses, iespējas, resursus, tas ir tas, ar ko mēs kā profesionāļi atšķiramies. Un ja tas parādās mūsu darbībā, mūsu rīcībā, tad jā, ar laiku arī šī uzticība veidojas. Paldies tiešām, sveiksim ar aplausiem mūsu drosmīgos dalībniekus.